Kļūšana par mammu ir loģisks un pašsaprotams dzīves posms sievietes dzīvē, kas daudzām ir kā piepildījums, kā cēlākā un kārotākā mērķa sasniegums. Tomēr ne visām sievietēm ir lemts kļūt par mammu, un ne visām sievietēm tas izdodas viegli, kā saka ar pirmo piegājienu. Daba jau ir paredzējis, ka visām tam būtu jānākās ļoti viegli, ja? Un sievietei, kurā ir menstruācijas, viņai būtu arī jābūt ovulācijā, un ja ir šīs divas lietas, menstruācijas un ovulācijas, mums ir tāds stereotips galvā, ka tad jau ar mani viss ir kārtībā, un grotniecība noteikti arī viegli varētu iestāties. Diemžēl, pirmkārt, ne visām sievietēm ir menstruācijas regulāras, un ne visām sievietēm ir ovulācija. Un tie ir tie galvenie priekšnosacījumi, kuri, ja nenotiek, tad arī tā grotniecība visdrīzāk kavēsies vai nebūs iespējama vispār. Diagnoze neauglība te 97% gadījumu ir izcināma. To palīdz sasniegt profesionāla speciālistu komanda, kas apvienota dokteres Inetes Vasaraudzes privātklinikā. Mūsu klīnika nodarbojas ar to, ka mēs meklējam cēloņus. Mēs meklējam cēloņus, kāpēc tad šī grotniecība neiestājās. Līdz ar to mūsu klīnikā ir mēģināts veidot komandu no visiem šiem speciālistiem, lai mēs varētu gan ķirurģisko spektru iekļaut, gan šo te endokrinoloģisko spektru iekļaut, un tad mēs varam arī meklēt adekvāts risinājums konkrētai situācijai. Speciālistu komanda ir gana plaša, tomēr vadošais speciālists sievietes ceļā uz veiksmīgu grūtniecību būs ārsts ginekologs, kas atzīst, ka iemesli, kādēļ sievietei neiestājas grūtniecība, var būt daudzi. Biežākie neauglības iemesli ir ovulācijas traucējumi, kur pamatā ir hormonālas pārmaiņas. Otrs biežākais iemesls ir olvadu patoloģijas, kad pēc iespējamām pārslimotām infekcijām vai kādām medicīniskām manipulācijām veidojas olvadu necaurlaidība. Tad ļoti bieži mēdz būt arī dzemdes patoloģijas. Neauglības gadījumā mums ir svarīgi zināt, vai dzemdes dobumā ir šīs patoloģijas vai nav, jo, ja dzemdes dobumā ir kāda patoloģija, tas var imitēt svešķermeni dzemdes dobumā, līdz ar to grūtniecībai grūtāk iestāties. Un biežākās patoloģijas ir endometrija hiperplāzija, jeb endometrija funkcionālā slāņa sabiezēšanās, endometrija polīpi, dzemdes miomas, kas deformē dzemdes dobumus. Mēdz būt arī svešķermeņa dzemdes dobumā, tas var būt kādas vecas spirāles daļas, kā arī mēdz būt auguma dzemdes dobumā pēc iepriekš veiktām manipulācijām vai arī iekaisuma slimībām. Visas šīs dzemdes dobuma patoloģijas mēs varam atklāt gan ultrasonogrāfijas laikā, veicot gan parastu izmeklējumu, gan 3D ultrasonogrāfiju, gan arī kontrastējot dzemdes dobumu ar fizioloģisko šķidrumu ultrasonogrāfijas kontrolē. Tas viss ir izdarāms klīnikā, bet daudz precīzāka izmeklēšanas metode ir histeroskopija, ko mēs varam veikt klīnikā pat bez narkozes atsevišķos gadījumos, un nepieciešamības gadījumā mēs varam arī likvidēt šo patoloģiju. Klīnikas tehnoloģiju nodrošinājumā ir ne tikai premium klases diagnostiskās iekārtas, bet arī ķirurģijas kabinets, kurā nepieciešamības gadījumā ir iespējams veikt saudzējošas un maz traumatiskas manipulācijas, lai atrisinātu esošo patoloģiju, kas var būt par iemeslu neauglībai. Ir pierādīts, ka neauglības gadījumā bieži problēmas sakne meklējama nevis sievietes dzimumorgānu veselībā, bet gan hormonos. Tādēļ dokteres Inetes Vasaraudzes privātklinikā multidisciplinārās komandas ietvaros viens no neaizstājamiem speciālistiem ir arī endokrinologs. Parasti visām sievietēm ar fertilitātes problēmām tiek nozīmētas asins analīzes, kas ietver diezgan plašu hormonu profilu. Tie ir gan hipofīzes hormoni, kas regulē menstruālo ciklu un ovulāciju, vairukdziedzera hormoni, kā arī daži vīrišķi dzīmu hormoni, kas veidojas solnīcās un virsnieres. Ja mēs runājam par tiem biežākiem endokrīnas neauglības iemesliem, tad tā ir hiperprolaktinēmija, jeb paaugstinātas prolaktīna līmenis asinīs, kura dēļ sieviete attīstas amenorēja un menešreižu var nebūt pusgadu vai pat gadu. Laikam otrais biežākais iemesls ir hipotirioze, jeb vairukdziedzera hormonu deficīts, jo tas var izraisīt anovulāciju, var negatīvi ietekmēt folikulu attīstību olšūnās, kā arī saīsināt menstruāla cikla otro fāzi. Interesanti, kā arī ovulācijas traucējumus var izraisīt
izraisīt arī pretēja endokrīna disfunkcija, piemēram, hipertirioze, kad vairogdziedzeris dažādu iemeslu dēļ ražo hormonus par daudz. Bet, protams, nedrīkst aizmirst arī, kā taukaudiem piemīt endokrīnas īpašības, un līdz ar to izteikti palielināta vai samazināta ķermeņa masa arī var ietekmēt negatīvi ovulāciju. Un pēdējais ir arī atsevišķas situācijas, kad sievietes organismā tieši virsnierēs vai olnīcās veidojas pārāk daudz vīrišķu dzimumu hormonu. Piemēram, sievietēm ar policistisku olnīcu sindromu vai iedzimtu virsnieru hiperplāziju. Un tādēļ rodas šī ovariāla disfunkcija un varbūt problēmas ar ovulāciju. Iemesli, kādēļ neiestājas grūtniecība, ir daudzi, tieši tādēļ ir svarīgi nevilcināties un meklēt problēmas risinājumu, jo tāds noteikti ir. Mūsu klinikā ir arī tāda check-up vai izmeklēšanas programma pāriem, kuriem ir neauglība. To mēs esam izveidojuši tieši tāpēc, ka mums ir uzkrājusies pieredze un sapratne par lietām, kuras ir jāizmeklē, ja tā grūtniecība vai nu kavējas iestāties, vai ir iestājusies, bet neizdodas piedzemdēt bērniņu. Un tāpēc aicinu pārus un sievietes, kurām šī problēma ir, varbūt izvēlēties arī šo izmeklējumu veidu, jo mēs ļoti ātrā un koncentrētā veidā veicam ļoti lielu izmeklējumu daudzumu ar ļoti mērķētu rezultātu. Un patiesībā viņš arī nes ļoti labus rezultātus, jo pāri, kas ir izgājuši šai check-up programmai cauri, vienmēr iziet ar kaut kādu secinājumu un vienmēr iziet ar rezultātu. Profesionalitāte, kompetence un individuāla pieeja katrai pacienta sūdzībai, apvienojot jaunākās medicīnas inovācijas un profesionālu mediķu pieredzi, dāvā iespēju pāriem kļūt par vecākiem.